Maslats meitenei Zanei kādu vakaru bišķi jānokļūst zintarmājās Ipiķos. Krēslos jau, kad viņa tālumā ieraudzīs satrauktu gotiņu baru. Droši vien kāds meža zvērs bija saplēsis elektroganu drāts. Gotiņu daudz, Zanta viena, bet kamēr izštuko kopā sākt, govu bars ņēmās apskatīt rūcošo vakaru miera traucētāju. Kādu pamanīs šaršūpot, pabikstīt, Zanei kreņķis ne pa jokam, ka tik autiņš nekļūst nopietni apskādēts. Tāpēc lopiņprāt tas autiņš gabals nav bijis diezko aizraujošs. Tāpēc viņi nolēmuši mest mieru. Pēc kāda brītīna tomēr gotīnas devušās tālāk, vēlāk tik saimniece sadzīnusi aplokā. Zana tikus cauri vie ar izbīli. Raugi vectauču māju kucēns bija iesaukts pa Miju. Tas vienādiņ gauži gaidījis mājā savu meitēnu, lai tiktu iekšā mājā pie kaķiem pampelēties un kaut ko iekost. Kaķēni, Redijs un divi tūlīt lustīgi daudzīšies ar šo. Ka nu visi bijuši labi ieturējušies, tad likušies uz ausu. Vajadzīgi kādreiz gadījās Ramatas pusē, kāds sievišķis aizmāršīgs būdams savus spožās zīļu štātes astais uz loga aplodas. Nebija ilgi jāgaida, kad špāsīgā žagata bijusi klātu un tā štātes nošķiepusi, jo arī šī gribējos būt smukākā visā mežā. Labāk gan būtu provējusi rotāties ar sēmurkšļu ogām. Tamos laikos ļoti esot noveicies kādam allaž puses cālēnam, kuru galīgi šļaukani ieraudzījuši kūts strādniece. Viņa to paņēmusi rokās, bet tanī brīdī vajadzējuši kādam labdien dot un nerseli iebāzusi ķešā. Mājā tikusi, pakarus menteli uz vadža, bet pēc kāda brīža bēri sākuši šaukt: "Mam, mentelis čiepst!" Tā ķeša šiltumā bija palīdzējis čālim atžert un izaugt pēcāk pa itin smuku vistīnu. Kurš tu nezina, ka putns lido tur, kur priekšā ir brīva telpa un kur nav šķēršļi? Arī Dzendruvās dzīvojušais kāds eksotisks putns, ko šamējie iesaukuši par čiču. Šis bija strakoti krāšņs, mūsu pašus virbuļiem un vārnām nesalīdzināt, tāpēc jau viņam arī bijis jādzīvo būrī. Jaukundziņš kādu dienu tukturzī atvēris un ļāvis savam skaistulim palaidēties pa istabas vidi. Vienreiz ir gadījies tā, ka pirmāk tikuši sataisīts balkona durvis, bet pēc tam čičas būrs. Izdevība tikusi izmantot uz vilcienu. Un pēc brītiņa čičs jau bijis laukā pat durvīm un augšā koku zaros. Puisis to gan inaski pamanījuši un bēgli mudīgi dabūjis ciet. Jābūt uzmanīgam ar šitādu vēdināšanu. Kāds gliemies līdz pa ceļu un dižozolu meitens to redzēdams, nodomājis to sev līdz uz māju paņemtu. Istabā meitens ielic to kastītē ar zāli, ūdeni un ēdmaņu. Kamēr meitens aizgājis uz skolu, tikmēr gliemies prom bijis. Kad meitens to sapratis, bijis gauži raudātu. Bet pārdienas vēlāk abas ar māti gājuši pa ceļu un tur bijuši strēķiem gliemeži. Meitens teica: "Re, kur gliemezim nāburgi." Māte teikusi, ka tas aizgājis pie saviem radiem. Tad no meitens apmierinājies un nav vairs bēdājies. Reiz lācījuši mājas saimniece matījusi, ka mazais trusēns tuktūzī dzīvodams palicis galīgi šļaugans. Domādam, ko te varētu vērst pa labu, saimniece izdomājis palaist trusi paganīties pa pagalmu vidu, kam apkārt bijis uzcelts žoks. Otrā rītā trusis vairs nekur nav bijis atrodams. Pēc dažām dienām nāburds tērgājusi, ka viņai pa nakti dārzā nav un vairs ne burkāni, ne bietes, gājuši lūkot. Un ko domājuši? Bēglis spirgts, nosmiķējis dārza labumu, šņākuļojis apakšzemes uztreņkrūma. Tās dzīvo te
Braslu māju kucēnam Dadzim ļoti patīk sampelēties. Vienreiz viņš saimniečiem savēlus no Dadžu poguļam bumbu, lai spēlējas. Stārķis to redzēdams, kādā brīdī bumbu noķieps un aiznesis uz līgstu saviem bērniem. Stārķēni gan šo bumbu ātri vien izvilājuši uz visām pusēm. Visi bija dabūjuši izpriecāties, bet sēklas no Dadžu pogaļām pēcāk izkaisījušās, un nākamā pavasarī zem stārta liekstas bijusi krāšņa Dadžu audze. Skūbeļa pagasta jaunķīšu mājas suns Amis ir bijuši makteni izveicīgs selis. Māja atradusies tuvu pie lībiešu tanču plača, kur notikuši žaļumballes ar apkārtgriešanos un vidū mīšanos. Tur ir bijuši arī bufeti ar spirdzinājumiem. Tā kā muzikanti sākuši spēlēt, Amis vienādiņi ir zinājuši, kur jāiet. Allažiņa bufetniece bijusi tik dāsna, ka Amis manījies dažu labu veģi un kreņģeli atstiept uz māju. Vecie senākos laikos ziemas bijuši bargāks un sniegiem bagātāks, kā tagadiņās. Reiz pat mūžās vīri sadomājuši mājas sētu riņķī taisīt celtu. Tā nu būvējuši līdz to sētu gatavu dabūjuši, bet ziemā sapratuši, ka stipri elojušies, jo vējš pie žoga tādu sniegbalnu saputinājuši, ka zirciņu no kūcām varējuši ārā dabūt. Tā vīzē nu nācies jaunu žogu jaukti nosti. Vidustalvas saimniece Allažiņa savam suņam ķēķī putru vārījusi un pēcāk iznesusi to ārā dzesēties. Kādā reizē izdzirdējusi trobeli un gājusi skatīties. Mīja un žē ieraudzījis ezi putrus grāpī guļam. Ezim putru bija tik smeķējusi. Ēdis līdz turpat grāpī nolicies augšpēdu pasnaust. Krācis un šņāguļojis. Bijis vēl jāpalīdz šim no grāpī izkļūt. Droši vien ne katru dienu peļu junkuram pagadās noķert sev pusdienu. Un tad nu šis ir priecīgs, ka dabū kādu krējumu karoti. Ja atkaliņās šim peļu ir pa pilnam, tad šis Allažiņš grib padalīties arī ar saimniekiem, un tā krietni. Tikai nes kāpēc mēs to nesaprotam. Brīžam kāds ģibī nost ieraugot šo prīzi. Kāds vecs runcis ar vien gulējis pie saimnieces kājām, bet vienreiz viņa saimniecei dikti sasāpējies kakls, ka ne galvu pagrozīt, bet peļa junkurs tā naktī ne par ko nav gribējuši gulēt kājgalī. Pamazām lavījies tuvāk ķisenam. Pēcāk viņš bija apgūlies, ko nodomājuši, un uzlicis savu galvu uz saimnieces kakla un visu nakti sildījis. No rīta saimniece varējuši šim tikai pateikties, jo kakls bija izdakterēts. Viešu galā Vectalču mājās bijuši viena varena apsvēdīga aita. To iesaukuši par pieneni. Viņai nav viss bijuši šāda tāda, bet dikti kulturāla un reiz sadavinājusi iet paprovēt skatīties kino vecajā Vēžu kolhoza klubā. Viss gājis itin labi, līdz aitīna ienākusi kino ērbiļģī. Sērmu saimi tomēr nav bijuši ar to mierā. Aitu pavadīt uz māju bijis jāiet mazajam Dainim, kas bijis par to dikti bēdīgs, jo nav varējis kino redzēt.